can annotate, which means that you can like draw on it if you wanted, not necessarily something I want to do. Labrīt, pastaigā no rīta, pirmdienā pienāca Omnības paciņa ar koka pērlītēm, auskaru aizdarītēm, koka riņķīšiem, ko es vēl paņēmu. Tīt neatceros, bet te pēc paciņas. Ir diezgan foršs rīts, tāds mazliet drēgins, bet, nu, man patīk, ja būtu vairāk sniega. Atpakaļ ceļa vairs nav. Es vakarā samaksāju par Mozello par mājaslapu uz veselu gadu. Viss tagad ir jādara. Tagad vairs nav iespējas. Lielā garā es savam sarakstam cauri, dažas lietas pārlieku uz nākamo dienu, bet šajā nedēļas nogalē plāns ir pabeigt sēdītās ausainas un sēdītās seķītes, kas ir sēveltīs uz diegus, lai, tas ir vispār šodien, sestdien, lai svētdien rīt varētu smuki dienas gaismā visu sabildēt. Ideālā variantā es gribētu arī rīt vai šodien iesākt taisīt auskariņus, un tad jau pārējos darbiņus nākamās nedēļas laikā. Šodien biju grāmatnīcā, gribēju nopirkt papīru priekš paldies kartiņām, jo man ir ideja. Mana ideja ir paldies kartiņas taisīt kā krāsojumās kartiņas no vienas puses, ka tu vari melnbaltu zīmējumu, nu tā kā nevis melnbaltu, bet tā kā līniju zīmējumu, kur tu pats var izkrāsot. Jāsaprot izmērs, jo man zeķītēm ir salīdzinoši mazas kastes, mēģināšu saprast, vai tur iet ceturdaļa no A4 lapas. Ja tur iet ceturdaļa no A4 lapas iekšā pāri, tad visiem būs vienādi izmēri, tādas maziņas. Un katru mēnesi būs citas. Februārī būs viena, es domāju par tematiku. Es svārstos starp dzīvnieku tematiku un starp augu tematiku. Laikam vairāk valku uz tiem dzīvniekiem. Pirmkārt, tas vairāk treniņš arī man zīmēšanā trenēties, jo es gribu arī nākotnē piedāvāt apsveikumu kartiņas atkal, bet šoreiz jau, protams, skaistākas, kvalitatīvākas, ar saviem interesantiem tekstiem, bet vēl arī kaut kādus zīmējumus. Un, tad gada beigās būs sakrājušās 12. Šajā gadījumā pirmajā gadā tās būs, janvārī būs pieejams 11 zināmās plus vienu klāt izdomāšu. Un tad es viņus piedāvāšu kā digitālu produktu savā mājaslapā, bet tas būs gada beigās tikai kā 12 lejuplādējumus. Tā kā lejuplādējumi 12 zīmējumi, kurus tur izdrukāt, vai nu pa 2 zīmējumiem uz A4 lapas varētu būt vislabāk. Tad tu vari izdrukāt un pats vai tu, vai bērns, vai kāds cits krāsot viņus un tad likt kopā vai likt rāmītī kaut kur iekšā. Jā, tāda ir tā mana ideja. Bet tas ir nākamās nedēļas darbiņš, tas ir noteikti galvenais viens no nākamās nedēļas darbiņiem. Bet
jā, mājaslapa ir Lēnā garā čibina kopā. Pirmdien jāsazinās, jāsaprot apmaksas veidi cilvēkiem, un tad jau piekdien jālaiž gaisā. Piekdien jālaiž gaisā sava mājaslapa. Pirmo reizi kaut kas tāds. Tas ir liels solis. Tas bija ļoti liels ieguldījums. Kamēr mēs runājamies, izgāju savu bingo kartiņu. Pamainīju krāsas. Jo beigās šis zaļais pusmīnus šāds būs mans šī gada mierada krāsa. Jā, šie ir mani mērķīši. Nesasniegs, tāpēc tas ir bingo. Redzēs, ko no tā sasniegšu, cik daudz zeķītes uzvadīšu, cik daudz izdosies kaut ko pārdot. Man visnereālākais liekas pasūtījums ceļvārpus LV. Ļoti šaubos, kas notiks, bet kaut kur kosmosā ir palaists. Bet jā, šī ir mana bingo kartiņa. Es viņu pielikšu blakus datora ekrānam netālu, lai es varu atzīmēt, kad kaut kas no tā ir sasniegts. Viņam arī jāapdeitošu kādā blogā vai varbūt pat TikTokā. Un ar pasūtījumu. Tagad ir jāatrod zīmējumiņi, ko es darīšu. Es noskatījos, man ļoti patīk viena youtubera Fauna Rose. Viņa taisa visādas dažādas sīklētiņas. Tur ir gan šujas krančējas, gan kādas grāmatzīmes, diezgan daudz tādas interesantas mazas lietas, atslēgu piekariņu un vēl. Un viņai pasūtījumiem ir šāda lapiņa līdzīga, un viņa ir iekrāsojusi ik pa laikam. Un ja cilvēks, viņa pēc kārtas uzraksta tur cilvēku vārdus, un ja cilvēks ietrāpās tie iekrāsotajā, tas cilvēks dabū kaut ko pa brīvu. Es nesen Twitterī taisīju aptauju tīri par šo, jo es ļoti labprāt gribētu tā, ka es ik pa laikam kādam kaut ko bonusiņā papildus, un tas ir neatkarīgi no tā, vai tu esi iztērējis tur 3 eiro vai 35. Tad esmu izdomājis, ka tā laikam būs, to es vēl nevaru izdomāt, vai 20 vai 15% atlaide, bet vienreizējs atlaižu kodiņš. Katram atsevišķi tiks aizsūtīts, kurš būs trāpījis tajā dāvaniņas sadaļā. Un varbūt dažādi, varbūt man pat ir doma, ka varbūt iekāso 2 krāsās, tur vienam ir 20, otram 15, varbūt labāk visiem 15, jo es pat nezinu, vēl domāju, bet jā, es esmu satraukta, es ceru, ka viss aizies labi, jo šis tiešām bija liels solis ieguldīt uzreiz tādu naudu. Es esmu pirkusi dzīvu par pusi no tā cipara, bet, nekad es neesmu vienā mēnesī tā iztērējis tik daudz, lai kaut ko palaistu. Un tad šis ir tas mēnesis, jo vēl jau nāks noteikti, vajadzēs vēl iepakojumus un vēl piepirdzies, jo katram gan ausēniem, gan zeķītēm es došu iespēju tikt pie, es domāju, katram 2 vienības varēs dabūt krāsā un izmērā pēc izvēles, ja gadījumā kādu no esošajām neinteresē. Bet tiešām mēnesī limitēšu to, cik daudz ir tie specifiskie pasūtījumi, lai nav, jo es arī pārēju šo modeli, jo, diemžēl šīs rudens bija traks. Es priecājos par pasūtījumu daudzumu, bet man bija grūti ķert līdzi. Ja es kādu dienu iečamājos, tas iečamāja visu garo rindu. Ja mazais Ančuks jutās slikti un vajadzēja vairāk mani un es mazāk tiku vadīts, tad tas uzreiz iedragāja visu. Un es jutos ļoti, ļoti slikti, kaut ko mazliet kavējot vai vairāk. Man pat nāca dažbrīd trāpījās tā pavairāk kavēt, un es jutos tik slikti. Un tas bija mans pēdējais spēriens, ka viss nav ko, taisi lapu, ražo uz priekšu pēc vēlmēm. Es noteikti Instagramā taisīšu ik pa laikam aptaujas, lai saprastu, kuru krāsu izvēlēties nākamo, vai tas būtu, piemēram, tur spilgti rozā vai gaiši rozā, sūnu zaļš vai pistāciju zaļš.
kuru krāsu varbūt man nākamo paņemt līdzi klāt, pievienot. Un skatīsies, es gribu saprast, kādas ir mājaslapas iespējas. Es labprāt pievienot arī, ka, ja kaut kas ir izpārdots, kad var pierakstīties, lai tev paziņo, kad ir klāt. Līdz ar to man varētu atnākt ziņa, ka, cilvēkam interesē šīs tonis, tā pie nākamajiem pasūtījumiem paņem klāt šo, uzvedu šo, ir atkal pieejams, veidot kaut kādu tādu ripulīti, protams, un plus vēl tas, ka šādā veidā es varētu iekrāt vairāk priekš tirdziņiem. Es gribu vairāk tirdziņus. Nevienmēr man viņos veicās, bet es gribu, man patīk. Redzēs, varbūt ar laiku veiksies, varbūt kaut kas ir jāpamaina izkārtojumā visā pārējā un klāstā, bet jā, lēnītēm.